Veselīgi ieradumi, mani ieradumi. Modulis 4. Video 2. Izvairieties no alkoholisko dzērienu un tabakas lietošanas. Pārmērīga alkohola lietošana negatīvi ietekmē fizisko un garīgo veselību, bieži vien radot nopietnu kaitējumu dažādos cilvēka dzīves aspektos, tostarp darbā, ģimenē un sociālajās attiecībās. Īstermiņa kaitējums no tabakas lietošanas ietver elpošanas problēmas. Ilgtermiņā sekas pastiprinās, attīstoties sirds un asinsvadu slimībām, dažādiem vēža veidiem un plaušu slimībām. Miegs ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa, kas palīdz mums justies labi, koncentrēties un laimīgiem. Labs un kvalitatīvs miegs ir ne tikai būtisks iztērētās enerģijas atgūšanai, bet arī palīdz mums uzturēt veselīgas citas funkcijas. Vispārējā labsajūta un dzīves kvalitāte, atmiņas stiprināšana, pietiekama imunitāte, palīdzība cīņā ar infekcijām, labākas intelektuālās un darba spējas, hronisku slimību, piemēram, sirds un asinsvadu slimību, novēršana. Tāpēc mierīgam miegam ieteicams: ieviesiet regulāru gulēšanas un pamošanās grafiku. Nodrošiniet labu atpūtas vidi, kontrolējot spilgtumu, troksni un temperatūru. Izvairieties no tabakas, alkohola un kofeīnu saturošiem dzērieniem pēc 14. Regulāri veiciet fiziskos vingrinājumus. Nesnaužiet īpaši, ja jums ir grūtības aizmigt. Izvairieties no smagām ēdienreizēm pirms gulētiešanas. Izņemiet no telpas visas tehnoloģijas, piemēram, televizoru, planšetdatoru un mobilos tālruņus. Pirms gulētiešanas atbrīvojieties no ikdienas rūpēm. Personīgā higiēna ir saistīta ar ķermeņa tīrības un veselības uzturēšanu. Labas personīgās higiēnas ievērošana samazina uzņēmību pret slimībām, uzlabo izskatu un liek justies labāk. Tādējādi, lai veicinātu labu personīgo higiēnu, īpaša uzmanība jāpievērš šādiem ieradumiem. Mazgājieties katru dienu, regulāri mazgājiet rokas, tīriet zobus 2 vai 3 reizes dienā, ievērojiet labu elpošanas etiķeti. Kādas darbības man vajadzētu praktizēt, lai mazinātu stresu? Dariet lietas, kas mums sagādā prieku, piemēram, dodieties pastaigā, dodieties uz kino vai vienkārši atpūtieties. Ieguldiet attiecībās ar citiem, rūpējieties par savu ģimenes vidi, uzturiet sociālos kontaktus, neizolējieties. Praktizējiet relaksācijas vingrinājumus vai meditāciju. Labi izgulieties, ievērojiet sabalansētu uzturu un veiciet fiziskos vingrinājumus. Došanās pie ārsta vismaz reizi gadā, lai veiktu pārbaudi, palīdz novērst un agrīni diagnosticēt dažas slimības. Paldies!